teiksim tā, ka tu pirāt etiķeti redz. Jā, bet galvenais jau šito te lai redz. Ka mēs arī dzeram normālu šķēri. Krūtku nevar. Tas jau nav krūtki, jo tas ir oriģināls spirts, tā tev krūtku. Liesim pa vidu, liet, šitā te liet. Tas ir amerikāņš. Man neliec, tā man priekšā, man tā kā gals krūzītis. Tā, Ēri, tu sēd uz stogas, lai tavu ģīmu vairāk redz. Man, lai mazāk redz. Kas neslūzīs, jaunas taisīsi, ko tu domā? Vīksni Induls ir pierobežā izdaudzināts amatnieks un Ērika tuvākais kaimiņš. Pēc vārda kabatā Induļam nav jāčamdās. Trāpīgi tas jau ir uz mēles kopš tiem laikiem, kad viņš vadīja kolhoz būvbrigādi. Pāris viņas jāskandina ir un skaties acīs. Pie vankšņiem. O tā jādarīt. Nu, ej, pie vankšņiem. Pie vangas, kur vangi ir šinī pusē. Nu, o tā te. O tad, lai iet. Jā, uz. Lai tas būtu jaunais, kas būtu vēl laimīgāks nekā bija vecais. Dod Dievs, jā. Dod vēl nodzīvot to gadu visu. Jā, un tad dzeram. Jā. Es neticu tai lietai, kad būs Eiropas Savienība, kad to robežu atklās. Tik atklāti, kad Ēriks varēs tikt uz Stāgiperu, vai es varēšu aizbraukt uz Lilli. Tā, ka es Krievlaikos gāju pāri. Mierīgi. Es aizbraucu ar velosipēdu, atvedu produktus un tā tālāk, un tad jau bija savādāk. Bet, neatgriezīsimies pie tiem laikiem, bet es neticu tā lietai. Tāpēc es balsoju par pret Eiropas Savienību. Vai man uzskata par nodevēju vai par ko vai? Par itīgām ieraudām stipro ērgaļu alu, jaunagādu un Eiropu gaidītām kaimiņi nadzīgi spriež par to, kāds burkanins un kāpostins drīkstēs audzēt, kāds pienins būs jāslauc, kāds izskatīsies zirga pass, un vai arī vilku pass neieviesīs. Un jo vairāk spriež, jo mazāk skaidrība galvā.